Dieva vārds Bībele. Cilvēki, kāpēc tu sagrozi Dieva vārdu patiesību? Tu zini, ka atbildība tev Dievu priekšā jānes. Kāpēc tu rīkojies pret Dievu patiesību? Kāpēc tu dzīvo grēkā un uz pazušanu ej? Tev dota ir šī dzīve, lai par Dievu bērnu kļūtu. Paldies par zemi, paldies par gaisu, paldies par elpu, paldies par jaunu dzīvi. Tu maini mani un pilnīgu dari, savā aicinājumā vadi, uz priekšu liec iet un no pīšļiem celties un uz augšu tiekties, no zemišķā es atbrīvots un žēlastībā aicināts un priekā tavā un mierā tavā. Cilvēks ir radīts pēc Dieva līdzības un aicināts viņš ir un brīva griba dota viņam. Ar varu piespiež cilvēku, kas miesā dzīvo un atkarīgi tiem bailes nāk, jo mīlestības nav. Tie pieķeras cilvēkiem un gaida no tiem. Dievs ir mīlestība, pilnīga mīlestība aizdzen bailes, nav slimību. Tici un pastāvi un viss svētākā vietā nāc. Tur nav slimību. Meklē šo ceļu un esi uz šo ceļu, lai nepietrūkst tev eļļa un esi no tām gudrajām ar uguni aizdedzinātā. Un ticības spēkā pieaugot, negaidi no tā, kas iznīkst. Ticībā satver neiznīcīgo. Esi sagaidošs Dieva spēkā, atmodies un dzīvo ticības uzvaras dzīvi. Es mieru, Dievs, ka mani mīli, es zinu. Mīlestībā atraisās viss, tā ir vislielākā dāvana, kas dota tev cilvēku. Tev dota ir dzīvā maize, vārds tapa miesa. Cik spēcīgs ir vārds var ievainot, vārds var pacelt, cik svarīgi sajust un neapslāpēt sevi. Svēto garu, kas dots ir tev, Jēzus Kristus, miers un atjaunotu dzīvi tev deva, lai prāts tevs atjaunotos un viņa raksturā mainītos.